Puču mazuļu gredzenotājiem ir nepieciešams zināms spēks un arī izveicība, lai nokļūtu pie puču bērniem, un tos ar speciālu gredzenu palīdzību arī piereģistrētu. Turklāt pūkainos pučulēnus vairs nepakļauj nekādam riskam gredzenošanas laikā. Speciālisti visu dara kā pēc kalendāra, lai neiejauktos puču ģimenes dzīvē. Putnus gredzeno jau kopš pagājušā gadsimta sākuma un vidus, gredzeno dažādās valstīs. Un uz gredzena tā tad ir katras valsts vai kādas gredzenošanas teritorijas nosaukums. Mazuļus gredzenojam ar alumīnija gredzeniem. Dažādām putnu sugām ir dažādu izmēru gredzeni. Ja mazo putnu gredzeni saspiežot ir apaļi, tad jo gredzens lielāks, jo viņam ir šāda tā ārkārtīgi simpātiska austiņa. Tā kā gredzenu saspiež, austiņa tiek pārlocīta, gredzens ir stabils, viņu nevar pārspiest, viņš ir tieši tajā pareizajā formā un pareizajā vietā un pūcei labi pieguļ. Lai izpētītu, kā Latvijas pūces dzīvo, kādi ir šo skaisto putnu tikumi, kā arī to paradumus, ornitologi, kā arī biologi ir gatavi naktīm sēdēt mežā. Protams, ļoti svarīgi ir noskaidrot, kur pūces dzīvo. Viņu mājokļi dabīgā veidā ir augstu un dziļi milzīgu koku dobumos. Vieglāk pētīt pūces, kuras apmetušās uz dzīvi speciālās mājiņās. Pūces, protams, ir fascinējoši putni ar to, ka viņas ir aktīvas naktī. Joprojām maskas par viņām ir zināms. Praktiski visas puču sugas arī ir īpaši aizsargājamas. Tā kā tā nakts pasaule vilināja arī, un tā tas šobrīd ir pāraudzis diezgan nopietnā līmenī. Naudiņa bija nepieciešama pirmām kārtām puču uzskaišu veikšanai pavasarī, būru kontroļu veikšanai, kā arī migrējošo puču ķeršanai, greznošanai, izpētēji pavasara un rudens migrācijas laikā. Mēs īpaši neizvērsām taktiku balsu vākšanai internetā. Tā kā esam studenti, mums ir universitātes, augstskolas, mēs esam studenti Latvijas universitātē, arī Daugavpils universitātē, tas jau ir divas valdošās universitātes. Un tad ir tāda brīnišķīga vieta kā dienesta viesnīcas, Kojas, kur vakaros drūzmējas nereti pat vairāki simti studentu, pie kuriem tā draudzīgi ieejot, pastāstot, ka mēs foršas lietas daram, un mūsu valsts valdība, diemžēl, nesaprot, ka tas ir vajadzīgs un tas ir jādara. Un vai jūs saprotat, ka mēs jums šādi pastāstam? Viņi saka, jā, mēs saprotam un mēs gribam palīdzēt. Projekta pieteikumu labajos darbos atbalstījuši ne tikai Latvijas puču cienītāji, bet arī cilvēki no Krievijas un Baltkrievijas. Noteikti mēs ieguvām jaunus entuziastus, ko mēs varam izmantot brīvprātīgajā darbā, uz ko praktiski lielā mērā balstās visa puču izpēte Latvijā. Paldies labajiem darbiem!